Medības Latvijā lielākajam vairumam cilvēku ir kā aizvērta grāmata. Nevar vaļā un neviens arī nerāda. Šodien mēs to grāmatu ne tikai atvērsim, bet mēģināsim kādu gaļiņu no tās izbakstīt ārā. Meistars Juris, pavārs, medījumu speciālists. Viens no dzinējiem šobrīd, bet paskatieties, ko viņš ielika kofrītī. Svēri, ierakumos, mednieki turit nāk. Meistars, kurš to visu taisa? Tūlīt būs. Jūs nav apsats dienestu? Nē. Es pavārkāju. Es esmu Mārs. Mārs. Jūras. Paklau, tu zini apmēram, ko tā lieta grozās? Jā. Mums ir paredzēts doties medībās. Jā. Šitais čemodāniņš, kurā tev vajadzētu ielikt to, kas pilnīgi noteikti un obligāti būtu jāpaņem līdzi. Es te šitiem lieku. Nu skaties, kas tev sanāks iekšā. Pastāst, ko tu krāmē? Garšos sakrāmēs. Trauciņas, kā mēs redzam, mēs izmantojam. Nemetam ārā plasmasniekus. Paņemsim maisījumu medījumā. Paņemsim perslābu. Maisījums arī ir. Kas šitais būs? Tas būs laurlaps. Arī zupai. Jums laikam tik labi iet, ka laurlaps jau beigušās. Kas šitais būs? Mažīgie pipari. Kādi ķogas, kā jau medījumam? Tā, apmēram. 1, 2, 3, 4, 5 podziņi. Jā, ieies. Tiekamies medībās, jā? Labi. Okay. Piedāvā Mamma Daba un preču zīme kvalitatīvs produkts. Tā, nu ko, medības ir atklātas. Šaujam visus dižmedījumus, kas mums ir atļauts šaut. Aļņi, cūkas, stirnas, brieža bulli šaujam un brieža teļus. Un, ko vēl vairāk, novēl visiem veiksmi, šaut garām. Labi, jā. Viņš ir šita vēl lāpes arī. Jā. Mēs beigsim. Beigsim. Virziens. Pēc komandas sāk dzīt. Un turēt līniju. Vienam neskriet pa priekšu, bet turēt līniju. Signāls, rekur dzinējs. Pirmais sāks dzīt, viņam teiks padot signāls, un viņš arī sāks dzīt. Jā, saka, kamēr viņš nav manā līnijā, es nekustos. Jā. Večiem viss ir nokārtots. Pusstundu pirms filmēšanas izslēdza lietu. Tagad normāli gaismu ieslēdza, bet savukārt, ja es ieslēgšu šito bazūni vai skaļi sākšu bļaustīties, man pēc tam nositīs. Mednieki izkārtojas rindā. Viena rinda dzen, otra šauna. Šāvēji, tie esam mēs. Viņi viens otru redz. Un tagad lēnām skatīsies. Dzinēji sāks lēnām dzīt un zvērst. Bēgdams vienam virsū, uzskries otram virsū. Barības ķēdes galā pavārs Juris.
strādā Latvijas dzinējs tagad. Mums kolektīvā bija Latvijas, teiksim, elites klases, viss Latvijas dzinēji mums pamatā ir. Bet... Izstādēs ir bijuši, uz darba diplomiem strādājuši. Nu, suņš ļoti labs. Tur jau ir mednieki tālāk. Drīz jāsāk šāvieniem būt, ja būs. Jāiziet ārā, kur reiz būs rekļu pļauj. Vēl viens šāviens dublets, skaidrs. Vēl viens, 3 šāvieni. Tad tas jau var būt kaut kas nopietnāks, varbūt alnis. Krubens ar 2 vistiņām. Tēviņš pa vidu, viss malās. Izbaidīts. Jā, sunis vairāk nerēja, tad viņš ir pie medījuma. Klausies, bet mednieks nedrīkstēt medījumam klāt, ja? Nekādā gadījumā to tiek darīt medību vadītājs ar mednieku, kas šāva. Medību vadītājs paziņoja, ka mēs drīkstam ņemties no masta nost, un mēs arī to darām. Pastāvēsim pagaidīs, man liekas, būs jābrauc ar džipiem priekšā arī tiem 2 dzinējiem. Ko vēlas? Sagaidīsim tagad cilvēks pēdējais. Nevaru mesties prom bez cilvēkiem. Man liekas, ka tur. Ko? Tādu pa priekšu. Au! Tagad jāiet. Pa diagonāli, viņš aizsaliek, lai saule būtu pakausīt, sanāk, tur daļa pusi tā lēnā garā. Tad it kā jau sūti uz priekšu, lai. Jā, viņš jau ko teica par silti. Slavenie Latvijas dzinēji nelien ārā no pudura. Kamēr viņas meklē, mēs ar mednieku vadītāju Modri lūkojam atšaut kādu bebru. Ūdens nokrītās, bebris paliek gaisā. Jā, paliek alās ir iekšā kaut kur, un tāpēc viņu gaidīsim, ka viņš nāc ārā. Tagad būs atkarīgi. Būs saimē vakariņas vai nebūs saimē vakariņas. Ar bebriem ir jocīgi. Savulaik pilnībā Latvijā iznīdēti, tie atkal ieaudzēti un nu jau savairojušies tā kā trusīši Austrālijā. Viņam visu laiku kaut kas jāgrauž, tāpēc viņš tos postus baigos dara postus. Klausies, medību kolektīvam teorētiski vajadzētu aizsargāt cilvēkus pret bebriem. Bet to mēs arī darām. Ja? Jā. Jābeidz mums runāt, jā, un jāsāk gaidīt bebris. Es domāju, tur viņam barības galds arī, kur sanestis, sagrieztis. Viņš arī varētu no turienes kaut kur ārā nāk. 5 minūtes klusu par godu bebriem. Ir! Traktors ir uzcīm. Mīļie tvēri, te vidas draugs Māris Ulte, nākiet ārā droši. Esmu neapbruņots, variet atsākt barošanos ziemas sezonai. Medības sekmīgi noslēgušās. Paldies par atsaucību. Klausās, kas var, mežā vīze. Medību kolektīvs esot sekmīgi nogāzis vismaz vienu 4-kājaino iemītnieku. Šobrīd mūsu izpētes grupai uzdevums ir rūkot vietu sadalei un izpētēji tālākai. Redzam Nibelungu apmetnes vietu. Apļāpbedījums, uz tā arī cepsim. Pudeles, meitenes lūdzu nolhat. Zēni papīrus. Es eju pēc eglītēm. Mums ir ugunskura speciālists. Mežsargs 12 paudzēs un mednieks ar stāžu no 1949. gada Gūts. Tētirs Gūts. Tie ir
egles sveiti, kur mēs nekaitējam ne dabai nekā, savāsam tas, kas ir iztecējis tur ārā. Šī manta noder, ja jūs marinējiet buku vai bebru vai ko priekš šašlikiem, ja? Tikai ne jau savjām bērs klāt, bet tikai bišķīt. Iesim uz mežu pēc skujām. Varbūt kādu ogu atradīsim desertam. Beigās. Tīgāks. Tā nav tā, ka uz tiem skujainajiem iesmiem gaļa baigi daudz paliek virsū. Ja gribēs ēst, nekas nepaliks virsū. Pareizāk, ja būs garšīgi, tad jau ko tur atstās. Tas tev būs iesmis? Jā, tā kā iesmis būs gaļai. Pietiks? Protams. Ber tik iekšā. Uztaisīsim tēju ar medu pēc meža apmeklējuma. Tieši laikā aizies, lai nesaukstētos. Pievienojam medu mūsu padzērienu. Nu, mūsu variantā būs apmēram pusburciņa. Un tad mums ir birši meža augi, no kuriem arī ir bites medus un tā tālāk. Mēs viņu izmantosim kā dabīgo putu noņēmēju. Nedaudz dzērvedi nāk līdz, tad putas ir nost. Ja jūs noņemiet putas nost, tad jūs noņemiet, zini, Kroni karalienei. Kroni tai gaļai visu nost. Jāsaka godīgi, tādā dienā, kad es to čemodāniņu blīvēju pilnu ar izmantotiem trauciņiem, kuros garšvielas sabērtas, Juris man iedeva mazu vēstulīti. Un tā kā mednieks jau nav tas pasākums, kurš brauc pa upi vai skrien kaut kur pa laukiem, viņš mierīga mašīna pārvietojās, ir obligāti džipiņš, kuram aizmugurē šo to var ielipināt. Un te nu medību kolektīvam par godu jāsaka, kamēr viņi vēl ķēķa mastu ņem, varbūt tomēr vēl kaut kas kritīs. Es jau esmu dabujis lielopa konservus, redz, tušonkas vietā šodien paņēmām skrīveru gotiņas, rekuris viesta pupiņas, viss tā kā vajag. Vecākajiem medniekiem, kur nevar sagaidīt, kamēr Juris uztaisīs ēceku čipsīšus paņēma. Var sagot pilns komplekss un apskatīsimies, kā var pārpilnībā to pārpilnību pareizi samiksēt, nevis nepareizi. Jo redz, kas ir. Mednieks, kamēr ir mežā, ēd tikai sviestmaisu un uzdzer ūdeni. Alkohola nedrīkst. Šeit mums ir pat 2 zeltīti kakliņi. Ķiploki mums būs gaļai, cepšanai, pupiņas mums būs zupai. Klausies, vai runā tā pa lielam meža gaļa? Viņi ir daudz liesāki, ja? Viņi ir veselīgāki, teiksim, viņi ir tīri. Viņš ir, zini to, ka viņš mežā ēd, viņam jau tu nebaro kaut kādu kombikormu vai vēl kaut ko, ja, kas ir, teiksim, kaut kādu tur. Viņi ir specifiski, ir cilvēki, kur saka, ka viņiem meža gaļa nemaz negaršo. Nu, tas ir arī atkarīgs no pavāra, kā tu viņu pagatavo. Nedošu, tu vajadzētu. Un tev arī nedošu. Kamēr top meža dzērieniņš, pārodās mednieki. Izrādās šāvieni skāruši kādu stirnu. To tad arī cepsim kā mežaveči, bet bebrus zupā liksim. Zupas pamats – pareizais buljons. Mums ir mūsu koferīts, ko mēs paņēmām līdzi ar garšvielām. Te mums ir medījuma maisījums, kur ir koriandrs, ķimenes, paprika, sīpoli, vēl šādi tādi zaļumi. Tad smaržīgie pipari, kādi 10 apmēram. Kādi ķogas arī būs? Jā. Un tad pārējām garšvielām klāt pie zupas mēs vēl pievienosim arī soju un vorčesteru mērcīti. Tas tādām patīkamam pikantumam un tā tālāk. Mēs varam pievienot arī jau garšai medu un vīnu, salso sarkanvīnu. Kur ir tas medus un ir tas vīns un pārējās garšās zupiņa būs salskāba. Pievienojam sākumā, nevis beigās, tāpēc, lai tas
lai tas alkohols mums grāts izgaro un paliek tikai garš. Kāda tev tur ir? Ir gan gaļai, gan zivī ir, gan cirvīts ir. Cirvīts jūs jau redzējāt darbībā. Parasti pavāriņš, ka nāk mums līdz, tad viņš tādu vienu kautrīgi paņem tādu platāku. No, bet man, teiksim, tas, kad uz vairāk, tomēr katrā produktam prasās savu, lai viņš tomēr tas nazas ilgāk dzīvot. Tajā mēs izmantosim šķiņķi. Kāju pakaļai ristīm. Jā. Un bebris aizies mums zupā. Ar pārīti pietiks. Klausies, kas tam bebram te ir ēdams? Te ir tikai asti. Tā zupā ir. Te, kur ciskiņas ir. Priekšējās tur nekas daudz nav. Tādas mazas vistas pārniņas atgādina. Pārējais, kas te nierīts. Nedaudz zribiņām, bet zupai pilnīgi pietiek. Galvenais ir, lai viņam visu tos taukus ar visu noņemt, jo tas arī. Visi tauki nost, jā? Jā, čakars. Labi. Klausies, iedodu to. Jā, pagai. Mums zupa jātais. Te ir televīzijas raidījums, nevis kaut kāda izēšanās, saproti? Pie Martiņa rītī varbūt ir izēšanās. Tā nevar tā darīt. Tur taču nav izēšanās. Bail. No kā tev ir bail? Ņemot vērā, ka es gaļu principā gandrīz vispār neēdu. Nē, īstenībā es ēstu, bet es tagad redzu, kas te notiek, un man bailēst ir. Ja nebūtu vēl veikali, mēs visi dabūtu šitā šmurēt pa sestdienām, svētdienām. Vispirms sist nost, un tad taisīt pareizi. Lūk, kaut kāds apmēram 1:40 minūšu laikā mums ir padzēriens gatavs. Dzērveņu, medus. Mēs nākam piedāvāt. Ļoti labi, ielējiet arī tad. Vīri nākai padzēt meža dzērienu. Oj, arī naču. Pēc gara gājiena. Vismaz vienreiz bez alkohola kaut kas. Kaut kas skāps pēc medību pirmās dienas. Bet tā jau nekad. Viņiem prasās, ka viņi kaut ko pieliec stiprāk. Un tad groka veidā. Tu par zacīti runāji. Kāda viņa būs? Tā, viņa būs vienkārši. Mēs viņu paņemsim uz iesmiņu, sāli, piperiem, ierīvēsim vienkārši un ātri nocepsim. Šito gaļu, cik es saprotu, var pat jālēst, jā? Tieši tā, no viņiem var taisīt tatāru gaļu. Šīs te stremelītes sauc par šāvēju gaļiņu. Stirnas filē, cik tās ir pēc tādas lielas skriešanās pa mežu. Tātad, pienācis laiks paprojot zupu. Bebris mums jau ir pavāries. Viņš ir vāries kaut kādas 40 minūtes, jā, vairāk. Man apdedzināja. Pa cik viņš ir jauns, ilgi viņam nevajadzētu būt. Šitie, es domāju, ka jau vairāk augšējais ir taču gatavs. Šis ir gatavs, šito tagad bišķi pačakrēšos. Šito sauc pa šāvēju gaļu, jā? Jā, zupa būs laba. Varam likt zupā, būs pārējās sastāvdaļas. Mums sviesta pupiņas te nāks iekšā. Pievienojam zaļums. Tā ritīgi smeķīgi izskatās. Bet arī būs. Papildus smeķīgumam mēs te pieliksim rasoļņiku. Kas ir visvajadzīgākais priekš zupas no šitā te visa, ko tagad te met klāt? Dārzeņi vairāk, teiksim tā. Jāatškarēs dārzeņiem izskrat burciņu kārtībā. Dārgie viesi! Nerātnā bebra zupa ir sagatavota. Lūdzu visi pie bļodām. Ko lai es saku Jurim, ka tā gaļa beidzās? Ko? Neko. Bez notīm nemāk. Ar zupu sanāk tā, ka mednieki nesaprot šefpavāra ieceri. Ieceri bija tāda, ka garšīgiem buljonam pa virsu nāk kraukšķīgās sviesta pupiņas, nedaudz apvārītas buljonā. Veči uzskata un negrozāmi uzskata visi kā viens, ka pupas jau nu gan ir bišķi pa cietu. Gaļa ir mīksta. Ir mīksta, jā? Ja paņem gaļu arī. Un lai večiem tās pupas sirdi nespiestu, otrajā būs gaļiņa ar kartupeļiem. Ļoti latvisks ēdiens. Kolosāla! Zini ko? Laikam labāk dzīvot mežā nekā tur egļoši. Jo šitādi izvārīt neviens neprot. Tāds onkls, apmēram tā kā es, viņam vienas brilles. Pēc tam viņš redz tūmā. Viņam
Viņam vajag arī otras brilles, lai tālu man var redzēt. Viņš uzliek. Man ir 2 brilles. Jā. Viņš uzliek arī otras brilles virsū tagad. Un tagad stāv. Uzreiz viņam nāk buks tagad. Nāk buks ar visiem ragiem. Tinkš nav. Tinkš nāk. Tinkš nāk. Izšau nav. Beigās ir, ka starp abām brillēm ielidojas ots. Viņš liels izskatās ties brillēs. Saprot? Un viņš tik šauja, ka var josta tukši. Paņemsim viņu vienkārši, tajā viņš gan ir bišķiņ jau sabakstīts dīrājot. Vienkārši nogriezīsim speķi un bāzīsim iekšā caurumos kopā ar ķiplokiem. Un tad no virsmas vienkārši apstrādāsim minimāli ar garšvielām. Ja dzīvnieks ir bijis sportisks un viņam nav bijis vēlēšanās nobaroties, tagad viņam iebāz bišķi barības vielas iekšā. Nē, tas vienkārši padarīs viņu sulīgāku un garšīgāku arī. Nav jāmarinē viņš arī. Tad viņu var uzreiz jau gatavu, tad cep, un tev tā garša nāks ārā no tā ķiploka, no tā speķa. Cik ilgi vajadzēs cept uz ugunskura, lai viņš? Es domāju, ka kādā stundā viņš būs labs. Mēs šokā pēkšņi tiksim? Tu redzēsi, stundā būs labs. Es iešu pielikšu riktīgi malku, tāpēc, ka tev vajadzēs riktīgi, lai ātri uzskat. Tieši tā. Juri, kā tu viņus cepsi? Uz oglēm, jeb uz iesmas? Uz iesmas brauc. Jā, pacepsim vienu pusi, pacepsim otru pusi, un tā jau būs. Vēl piemērs mēs nedaudz rozmarīnu. Nē, rozmarīnu. Jā. Bet te viņi nevajadzētu pārcensties, tāpēc, ka, viņš ir ļoti spēcīgs zaļums. Reku gotiņas un reku bociņas. Protams, ka buks ir foršāk, ne? Vakar vēl šitās kājiņas šitā, šodien jau šitā. Toties garšīgā. Un vēl pēc kaut kāda mirkļa vispār nebūs, būs tikai kauliņi. Un tagad ņemam nost kartupeļus. Un sākam cist. Jā, un ciskas liekam uz oglēm. Jā. Tad ar sviestu un ar zaļumiem un garšvielām un ķiplokiem. Kur ir galvenais kartumu vietu? Tangas. Liekam kartupeļus atpakaļ bišķiņ, lai patvaiko. Es tev prāsā, kur tu viņas cepsi? Tajā pašā katlā. Tas jau būs interesanti. Un sviestu bāzis un visu viņš smuki būs sacepies. Ko nozīmē kausēt sviestu un ar ko viņš ir labāks par svaigu sviestu? Tagad tad viņam tās sūkās, tu izkausē viņu un tu noņem sūkās, un te paliek tas tīrais sviests, un līdz ar to viņam tas procents veidojas un tā tālāk. Viņš ir tik garšīgs. Viņš ir tik garšīgs. Uz maizes tu viņu neuzsmēries. Viņš ir domāts speciāli šitādām izrīcībām? Tikai, tur, teiksim, mīklās izmanto un tādās lietās. Un tagad tu pateiktu gatavs, mēs noņemam pusi jēlu. Nav nekas, nogriežam tik, cik ir gatavais un liekam tālāk. Ev! Gaļa gatava! Gaļa? Jā! Ejam! Vismaz daļa. Večiem acis spīd, un tas nav alkohols. Tas ir Stirniņas un Jura sadarbības rezultāts. Vienu kumāsu. Tik vairāk nedavām. Buku, esiet kādreiz šitā cepuši? Uz ķēdēm, Johaidī? Šitā buks uz ķēdēm nekad nav cepts. Bet almas ir. Jā, almas ir gan. Almas ir uz ķēdēm? Jā. Viennozīmīgi nevar pateikt, kas ir garšīgāks. Tas kartupels jau tā gaļa, bet garšīgāk. Ja kino studiju var braukt pēc tam mājā, bet tu pavar mēs atstājam. Griebā! Šitais ir aizvakar lēkāju, šodien šķīvi. Žēl būt. Tas ir normāli. Šodien lēkāju, šodien šķīvi. Meitenēm patika? Patika. Medniekiem patika? Jā! Rekur ir diena pa tīro, un gaļas pietiek vēl kādām 4 stundām. Un pavārs kā sermulis skraida apkārt. Pavāram 3, 4. Paldies!